Daudz no tā, ko šodien mēs saucam par slavēšanu, pielūgsmi vai kristīgo mūziku un koncertiem, nav nekas vairāk kā miesīguma un ārišķīguma izpausmes. Un ja tu nogriez skaņu un nedzirdi, par ko šie cilvēki runā, tad tas ļoti līdzinās, vai tu pat nevari pateikt atšķirības starp pasaulīgu koncertu un draudzes dievkalpojumu. Jautājums, vai tam tā vajadzētu būt? Redziet, Ābrahāms godāja un pielūdza to kungu. Bet Bībelē mēs neredzam, ka viņš kaut kur būtu dziedājis dziesmas, slavēšanas, pielūgsmes dziesmas. Kā arī Dāniels, viņš tika uzcelts savā ticībā, viņš stāvēja stipri ticībā pat ļoti neapskaužamās situācijās, bet viņš nereiz neklausījās kristīgo mūziku uz austiņām vai nedziedāja līdzi kādas dziesmas. Tāpēc šodien padomāsim par šīm lietām. Es esmu dzirdējis par slaveniem pēdiņās mācītājiem, kristīgiem influenceriem, kuri lielās un stāst par to, kā viņi ir bijuši pasaulīgos koncertos un tos labprāt apmeklē, piemēram, Beyoncé koncertā, un tur neko slikti nav redzējuši. Un tad norāja visus tos, kas saka par demoniskām ietekmēm, par sātanismu, kas valda šajā industrijā, un viņi saka, hei, es tur biju, un tur viss bija forši un brīnišķīgi. Un arī Latvijā esmu dzirdējis par bīskapiem un bīskapu sievu un bērniem, kas, teiksim, dodās uz Taylor Swifts koncertu, un tad ar prieku tur dalās, tā kā būtu lielākie fani šeit bezdievībai un, dievu ienaidniekiem, jāsaka godīgi. Un jautājums, protams, rodas, vai mēs varam klausīties tādu mūziku, sekulāro mūziku, vai mēs varam klausīties kristīgu mūziku, kur ir uz robežas, vai vispār kas. Jautājums rodas, kas ir tā kristīgā mūzika, un vai mums tādu vajadzētu patērēt vai klausīties. Es ceru, ka uz daudziem no šiem jautājumiem mēs saņemsim atbildes, jūs saņemsiet atbildes šajā video, un ja ne, tad vismaz ierosināšu jūsu domas par šīm lietām, jo arī šī ir tāda aklā zona daudziem cilvēkiem, kur nekad tā īsti nav veltīts laiks, lai pārdomātu saskaņā ar Dievu vārdu, kā mums būtu pareizi rīkoties. Tāpēc apskatīsim tādus vispārīgus principus saistībā ar šo tēmu, un tad arī mazliet parunāsim par slavēšanu, par kristīgo mūziku un tādām lietām, par kurām man gribētos jūs brīdināt. Tie no jums, kas mazliet zinat manu stāstu, jūs zinat, ka es kaut kur pusauģu gados, vai pat krietni agrāk, iemīlējos tādā lietā, kā Latvijā bija Riga Rekords, Austrumbloks, Ozols, un pēc tam tur Gustavo Gačo parādījās, tad arī tas man aizveda līdz ārzemju mūzikai, sāk klausīties 50 Cent, G-Unit, tur Busta Rhymes, Lil Wayne, un tad pēc laika, kad kļuva no tāda gangstera mazliet tā kā saldāks, tad sāk klausīties par Robin Thicke un daudz tur Justins Timberlakes un tam līdzīgu mūziku. Un tad pienāca laiks, kad es tiku izaicināts pameklēt kristīgo mūziku. Varbūt, ka ir kaut kas arī tāds labs un kvalitīvs tajā kristīgajā telpā, un es atradu šķietam kristīgu mūziku, un tad man tā skaņa vai mūzika, kuras klausījos, tika nomainīta pret šo te kristīgo mūziku. Un es ticu, ka tas lielā mērā arī bija viens no tādiem veicinošiem faktoriem, kas veda mani pie tādas atgriešanās un ticības uz Dievu, ka nomainījās tās balsis, kas nepārtraukti runāja uz mani, kas veicināja pasaulīgumu, veicināja mankārību, veicināja visādas seksuālas ziņas un tam līdzīgi. Un manī sāka runāt vismaz daļēji patiesas lietas, un es domāju, ka tā bija pozitīva ietekme. Un gribētu iesākt ar pirmo raksturvietu, 1. Jāņa 5:21, kur Jānis apostols saka, bērniņi, sargājieties no elkiem. Un šis jau ir tāds pirmais brīdinājums, ko es gribētu, ka mēs pārdomātu, jo es esmu diezgan pārliecināts, ka mūzika un arī kristīga mūzika šodien ļoti daudziem ir elks. Tu vari būt pēc tavām domām Dievu mīlošs, Kristu mīlošs, Jēzum sekojošs kristietis, bet vai tā mūzika, varbūt, ka tāpat ir pareizā mūzika pēdiņās, slavēšanas, pielūgsmes mūzika, kas izklausās un izskatās video klipos tik brīnišķīgi un baudām, bet vai tā nav kļūst par elku? Vai tā nav kaut kas, kas aizstāja patiesu Dievu meklēšanu un patiesu Dieva vadību, iedziļināšanos un pētīšanu Dievu vārdā un rada tev sajūtu, ka tu esi garīgs vai ir attiecības ar Dievu, tamdēļ, ka tu klausies pēdiņās kristīgo mūziku un tev tā patīk un pat sagādā kādas emocijas. Cilvēki ir atkarīgi no mūzikas, ir cilvēki, kas nespēja iesākt dienu viņiem vai klausīties mūziku. Tas ir par pasaulīgiem cilvēkiem, bet tāpat tas ir arī draudzē. Viņi iesāk dienu ar mūziku, viņi pārvietojas klausoties mūziku. Pirms svarīgiem notikumiem vai lēmumiem viņi klausās mūziku, piemēram, sportisti, mēs zinām, grib uzskačāt sev vai pirms kādas tikšanās tu paklausies kādu mūziku, kas tevi iedrošina vai nomierina vai sagatavo it kā ar nākamajām lietām.
Tāpat arī cilvēki, kas iet personīgā laikā ar Dievu, pavadīs laiku lūgšanā, arī tur fonā bieži tiek likta mūzika. Un vienkārši esot sadraudzībā ar citiem ticīgajiem vai vienkārši pavadot laiku, mēs gribam, lai fonā skan mūzika, it kā mēs baidītos no klusuma, it kā Dievs būtu tajā mūzikā un nevis tajā klusajā balsī, kad mēs esam paši Dieva klātbūtnē. Un ļauj man tev paprasīt, vai tu arī esi mūzikas ietekmēts un pēdiņās pareizās mūzikas ietekmēts, ja? Vai tu esi tas, vai mūzika tevi uzskačā, vai tā tevi uzlādē, vai tu izjūti Dieva klātbūtni, tad, kad tu klausies to mūziku, vai tā nosaka tavu garstāvokli vai noskaņojumu, vai tā tevi mierina, iedrošina, iepriecina. Un ja tā tas ir, tad ļauj man tev paprasīt, vai to vajadzētu darīt kādu cilvēku, kurus tu nemaz nepazīsti, un nezini, kas viņi ir un kam viņi tic un kā viņi dzīvo. Vai to vajadzētu darīt viņu mūzikai, vai pēc Bībeles to vajadzētu darīt Dieva garam un Dieva vārdam, kas mājo tavā sirdī. Tāpēc paskatīsimies sākumā mazliet vispārīgi Bībelē, ko mēs redzam par mūziku. Pirmkārt jau mums jāsaprot, ka mūzika ir viena no tām lietām, kas ir radīta, kas pastāv viņam, kas pastāv Dievam. Un es izlasīšu no Kolosiešiem 1. nodaļas 16. panta, un es lasīšu King James tulkojumu. Jo caur viņu viss ir radīts, kas ir debesīs, kas ir zemē, redzamais un neredzamais, vai troņi, vai valdījumi, vai valdības, vai varas, viss tika radīts caur viņu, tas ir Kristu Jēzu, un priekš viņu. Viss, kas ir radīts caur viņu un ir radīts priekš viņu, ir radīts viņam, viņa godam, viņa slavai, viņa patikai. Tas attiecās uz mums, bet tas attiecās arī uz mūziku, uz dziesmām. Viss ir radīts viņam par godu. Pirmo reizi mēs Bībelē mūzikas instrumentus, līdz ar to arī mūziku, ieraugam 1. Mūzes grāmatā 4. nodaļā, kur ir uzskaitīti tā bija Kaina ģimene, šis te ciltskoks, un tur ir rakstīts 21. pantā, un viņa brāļa vārds ir Jūbals, un tā ir 12. paudze no Ādama. Un viņš ir tēvs tiem, kas spēlē cītaras un stabulas. Un viņš tiek uzskatīts par tādu mūzikas pionieru. Tātad 12. paudzē pēc Ādama parādās šis Jūbals, kurš izveido šīs cītaras un stabulas, un iespējams, ka tas ir viens no pirmajiem reizēm vai laikiem, kad parādās mūzikas instrumenti, ar kuriem var radīt kādas skaņas un veidot mūziku. Un tad pēdējā reize, kad parādās mūzika, instrumenti Bībelē, ir atrodama Atklāsmes grāmatas 18. nodaļā, 22. pantā, tas attiecās uz Bābeles krišanu. Un tas ir tā kā Dieva sods, ka vairs mūzika tur nebūs un tā neskanēs. Un tad Atklāsmes grāmata 18.22, tur rakstīts, tavos mūros vairs nedzirdēs arfistu, spēlētāju, stabulnieku un bazūnētāju skaņas. Un tātad, pirmkārt, tas ir kāds cilvēks, kuri rada instrumentus, un tad tas ir kā sods beigās, kad vairs šī mūzika un skaņas neskanēs. Bet tad drusku specifiskāk pastīsimies ne tikai par mūziku un mūzikas instrumentiem, bet par dziedāšanu, kas vairāk saistās arī to, ko mēs katrs varam darīt. Jo instrumentus, protams, ka tur katrs to nevar nespēlēt, jo tur vajag mācīties to, bet dziedāt mēs visi varam un esam aicināti to darīt. Un tāpēc par dziedāšanu. Pirmā reize, kad Bībelē ir minēta dziedāšana, vismaz pēc manas pētīšanas, sanāk 2. Mūzes grāmatā 15. nodaļā, un tātad tas ir jau krietni jau iekšā šajā Bībeles stāstā. Tas ir pēc tam, kad Mūzes izvada Izraēlu tautu caur sarkanajai jūrai, tad 2. Mūzes 15.1 ir rakstīts, toreiz Mūzes un Izraēla bērni dziedāja tam kungam. Un iespējams, pēc maniem pētījumiem, šī ir pirmā reize, kad parādās dziedāšana. Tātad jau Mūzes un Izraēla pēc visiem šiem ticības varoņiem, kas bija pirms viņiem. Bērni dziedāja tam kungam šādu dziesmu, klausieties, ko viņi dziedāja. Es dziedāšu tam kungam, un tā ir reāla dziesma, jo viņš sevi ļoti paaugstinājis. Zirgus un viņa jātniekus viņš ir iegāzis jūrā. Mans spēks un mana dziesma ir tas kungs, viņš ir tas, no kā man nāk glābšana. Viņš ir mans stiprais dievs, es viņu slavēšu, viņš ir mana tēva dievs, es viņu paaugstināšu. Tātad pirmo reizi, kad Bībelē ir aprakstīti cilvēki, kas dzied, viņi dziedāja par to, kas Dievs ir, un par to, ko viņš ir darījis. Nu, tad ieskatīsimies arī pēdējā reizē, kad mēs Bībelē redzam dziedāšanu. Un tā ir atrodama Atklāsmes grāmatas 19. nodaļā, 1. pantā. Nu, dziedāšana, saukšana, tas kaut kā savienojas tur kopā. Atklāsmes grāmatas 19.1 ir rakstīts, pēc tam es dzirdēju stipru balsi debesīs, it kā liels ļaužu pulks sauktu. Aleluja! Pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam, jo viņa tiesas ir patiesas un taisnas. Viņš ir tiesājis lielo netikli, kas samaitāja visu zemi ar savu netiklību.
viņš atprasīs no viņas rokas savu kalpu. Asins tā ir viņa godā, viņa par to, kas viņš ir un par to, ko viņš ir darījis. Un viņi teica un godā un slavē Dievu par to, ka viņa tiesas spriedumi ir taisnīgi. 6. pantā, tad es dzirdēju balsi, tā bija kā liela ļaužu pulka kliekšana, kā lielu ūdeņu krākšana. Tie ne tikai dziedāja, bet sauca skaļi. Un viņi sauca, Aleluja, jo ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs, visu valdītājs. Un tātad, ja mēs skatāmies par dziedāšanu, tad pirmā un pēdējā reize Bībelē, kad dziedāšana ir notikusi, ir par to, kas Dievs ir, un par godu viņa varenajiem darbiem, par to, ko viņš ir darījis. Aleluja! Un tāpēc, ja mēs skatāmies bibliski, kam ir paredzēta mūzika, kam ir paredzēta arī dziedāšana, tad tā nav sevis izklaidēšana, tā nav savas dvēseles baudīšana, jo tas kungs ir mūsu dvēseli gans, bet pirmām kārtām mūzika un dziedāšana ir paredzēta Dieva slavēšanai un godināšanai. Pirmkārt jau par to, kas viņš ir. Nevis vienkārši par to tad, kad viņš mums kaut ko labu dara, bet par to, kas viņš ir. Un viņš patiesi ir labs. Un 150. psalmā mēs redzam tādu aicinājumu uz visiem tiem, kas ir svēti un mīl un godā to kungu. Ir rakstīts, Aleluja, teiciet Dievu viņa svētajā vietā. Teiciet viņu, viņa varas spēcīgajā cietoksnī debesu izplatījumā. Teiciet viņu par viņa lielajiem darbiem. Teiciet to kungu viņa varenās godības dēļ. Viņa godības dēļ teiciet, tāpēc, ka viņš ir godājums un teicams. Teiciet viņu ar bazūnas skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cītarām, teiciet viņu ar bungām. Šeit maza piebilde, mums tās bungas uzreiz asociējas ar to bet šajā gadījumā tur runa par roku bungām, kas ir drīzāk kaut kas līdzīgs tamburīnam. Par vīgām dejām, teiciet viņu ar stīgām un flautas skaņām, teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gaviņu zvaniem. Visi, kam dvaša, lai slavē to kungu. Aleluja! Brīnišķīgs aicinājums. Un tā ir pirmkārt, ar visu mūziku un visādiem instrumentiem mēs esam aicināti godināt un slavēt to kungu par to, kas viņš ir. Otrkārt, bibliski, kam ir paredzēta mūzika un arī slavas dziesmas, un tā ir mācībai, iedrošināšanai un stiprināšanai ticībā. Efeziešiem 5. nodaļā 19. pantā, Efeziešiem 5.19 rakstīts, un neaprēbināties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Un tad kā izpauž tas, kad kādi ir gara piepildīti? Viņi nevis nokrīt zemē un nevar pastaigāt un nevar parunāt loģiski, bet viņi runā cits uz citu. Tātad Efeziešiem 5.19. Viņi runādami cits uz citu. Ievērojiet, cits uz citu. Runādami cits uz citu. Psalmos un himnās un garīgās dziesmās dziedādam, slavādam to kungu savās sirdīs. Tātad mēs saprotam, ka tajā kontekstā tas bija par kādām vēstulēm, kuras tie ir saņēmuši no apustuļiem, vai visdrīzāk tie ir psalmi un citas rakstu vietas un garīgas dziesmas, kas ir atrodamas Bībelē, svētajos rakstos. Un tā runājiet cits uz citu šajos psalmos, himnās, garīgās dziesmās, dziedādami un veidodami melodiju savās sirdīs tam kungam. Arī Kolosiešiem 3.16 rakstīts, Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos un pamācēt un paskubināt citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlistībā dziedādam savās sirdīs Dievam. Aleluja! Tātad otrais iemesls vai veids, kā bibliski mēs varam lietot mūziku, ir, lai mēs mācītu Dievu vārdu, lai mēs iedrošinātu viens otru un lai mēs celtu ticībā. Un tad trešais bibliskais veids, kā mūzika var tik lietota vai dziesmas var tik lietotas, un tā tam būtu jābūt, ir, ka tas ir prieka un pateicības izpausma izrādīšana tam kungam. Tā mūzika bieži tiek lietota Bībelē svētkos pateicībā par Dieva darbiem. Piemēram, Jesejas grāmatā 12. nodaļā 5. pantā rakstīts dziediet tam kungam slavas dziesmas, jo viņš ir darījis varenus darbus, lai tas top zināms pa visām zemēm. Tātad dziediet, sarakstiet jaunas dziesmas, dziediet par viņu varenajiem darbiem, lai nākamās paudzes dzied šīs pašas dziesmas un atcerās, ko tas kungs ir darījis un zina, ka viņš ir uzticams. 2. Mūzes grāmatā 15. nodaļā 20. pantā arī rakstīts par to, kad viņi ir izgājuši cauri sarkanajai jūrai, Izraēla tauta rakstīts, tad praviete Mirjama, Ārona māsa, paņēma bungas, jeb atkal tamburīnu, rokas bungas savās rokās, un visas sievas sekoja viņai ar bungām deju solī, un Mirjama tām teica, dziediet tam kungam, jo viņš sevi ļoti paaugstinājis, zirgus un viņa jātnieks, viņš ir iegāzis jūrā, un tāpat arī Jēkaba vēstules 5. nodaļā 13. pantā rakstīts, ja kāds starp jums ir cietējis, lai viņš lūdz Dievu, tad nevienmēr tev jābūt noskaņojumam dziedāt. Kādreiz vienkārši ir jālūdz Dievs un jāgaida, jāsmaņās spēks tajā kungā. Bet, ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas.
Halleluja, tātad mēs esam iedrošināti uz to. Un tad vēl gribu parādīt citus bībeliskus, teiksim, tādus aspektus un raksturvietas, kas mums parāda, ka mūzikai ir ietekme un ir nozīmīgi tas, ko mēs dziedam, ko mēs klausamies, un pozitīvā gaismā. Piemēram, psalmus, jūs jau zinat, ka daudz no psalmiem ir reāls dziesmas, kur kāda pat ir paredzēta spēlēšanai ar konkrētiem instrumentiem, pārsvarā tie bija stīgu instrumenti, kas arī sasaucās ar to kopējo bībeles garu. Un tātad, piemēram, psalmos mēs atrodam Dāvida dziesmas, Salamana dziesmas, Korahīta dziesmas, Asafa dziesmas, Etana gudrības dziesmas, Sabata dziesmas, Svētceļnieku dziesmas, Salamana augsto dziesmu, un tad ir norādīts dziedāt ar stīgu instrumentiem, tad ar spēlēšanu stīgām, Dievam par godu, tad dziediet tam kungam ar kokli, piemēram, tas ir 98. psalmā. Tad mēs arī zinām, ka 1. Samuela grāmatā 16. nodaļā Dāvids, tad, kad pār Saulu ķēniņu nāca šie ļaunie gari, tad Dāvids spēlē cītaru, tur rakstīts, un tad Dāvids ņēma cītaru un spēlēja, un tad Sauls atspirga. Tātad šai garīgajai mūzikai, šai psalmu dziedāšanai un šai garīgajai mūzikai bija pozitīva ietekme, nomierinoša, atbrīvojuša ietekme uz Saulu. Tad Lūkas evaņģēlī 15. nodaļā mēs redzam par pazudušo dēlu, ka tad, kad tas vecākais brālis nāk mājās un viņš atteicās nākt uz šo, viņš bija kaut kur darbos, un viņš atnāk un viņš dzird, ka tēva namā notiek svinības, kur bija prieks, pateicība par dēlu, kas ir atgriezies, tad arī tur ir mūzikas skaņas un dejas troksnis. Un starp citu, ja jūs zināt mazliet ebreju kultūru, tad jūs zināt, ka arī vīri biežāk dejoja ar vīriem, un tad sievietes dejoja savā starpā, lai viss notiek kārtīgi un svētā glītumā, un lai nebūtu nekādas netiklības un pasaulīgas iekāras viņu starpā. Tad arī ebreji, mēs zinām, ka viņu sinagogās viņa dziedāja un lūdza psalmus, un arī Jēzus, mēs, piemēram, Lūkas evaņģēlī 4. nodaļā 16. pantā redzam, ka Jēzum tas bija paradums arī būt sinagogās. Viņš bija jūds un viņš bija sinagogās, un tātad līdz ar to mēs varam pieņemt, ka Jēzus un viņa mācekļi arī dziedāja kopā ar viņiem šajās sapulcēs psalmus, un tas tāpat turpinājās arī pēc tam agrīnajā draudzē. Tāpat, Jēzus ar saviem mācekļiem pēc tam, kad viņi ir baudījuši vakarēdienu, ir rakstīts, ka viņi pateicības dziesmu dziedājuši, un visdrīzāk, ka tas bija arī kāds no psalmiem, viņi devās uz Eļas kalnu. Un arī apstākļu darba 16. nodaļā 25. pantā mēs redzam, ka tad, kad Pāvils un Sīla ir cietumā saslēgta važās, viņi lūdza Dievu un viņi dziedāja slavas dziesmas. Un viņi viens otru iedrošināja ar slavas dziesmām un deva Dievam godu. Un tādā mēs redzam, ka šī dziesmu dziedāšana ir bijusi un ieteicama, un tā ir bijusi prakse, un kaut kas, ko agrīnā draudze ir darījuši, apostoli darījuši, kungs Jēzus darījis, viņa mācekļi darījuši, un līdz ar to arī mums tas tā būtu jāturpina darīt, bet jādara tādā veidā, kā viņi to darīja, jo mēs gribam dzīvot bibliski un nevis sekot vienkārši šīs pasaules vai kultūras priekšrakstiem un vadībai. Nu, un tad gribu arī parādīt, ka tomēr mūzikai var būt negatīva ietekme, un pēc būtības mēs varam teikt, ka mūzika nav neitrāla, ka vai nu tā tevi tuvinās Dievam, vai tieši otrādi attālinās no Dieva. Līdzīgi kā ļauna sabiedrība samaitā labas tikums, tāpat arī mūzika, varbūt, kas ir pilna ar ļaunumu, kas ir pilna ar bezdievīgumu, kurā ir arī cits gars, tā var ietekmēt cilvēku negatīvā veidā, un tāpēc mums būtu jābūt uzmanīgiem arī attiecībā uz to, ka mēs ļaujam nepārtraukt runāt uz mums, un, starp citu, ja tu vienkārši klausies vārdus vai runas, tad tu būsi daudz kritiskāks nekā, ja tas tik ietērpts skaistā melodijā, kuri tev pēc tam skan, kā džingliņi skan, piemēram, zini, kad ir mazi bērni, kas dzied to balējam, neguļam, un tās ir melodijas, kuras pielīp, bet viņas kaut ko dara, viņas kaut ko veido cilvēkos, tāpēc būsim uzmanīgi, kas ir tās melodijas, kas skan mūsu sirdīs un kas skan mūsu ausīs. Un mēs jau zinām, ka tad, kad mēs skatāmies, teiksim, uz kādām bezdievības pagānu ciltīm, arī tas pats ir raksturīgs latviskajai kultūrai, ka arī tur taču mūzika bija, un tur ir arī dažādi šīs tradīcijas, tur ir šie dažādi instrumenti, kas tiek spēlēti, un bieži, kad mēs runājam par tādām pagāniskām kultūrām un rituāliem, tad tur ir šī kaut kādas tādas, kā lai saka, viņas tādas hipnotizējošas mūzika un kaut kādas ritmi, kas tevi izsauc, pamodina tevi kaut kādas dzīvnieciskas vēlmes un instinktus. Un tāda pirmkārt,
ko es gribētu teikt, ka mūzika var vest prom no Dieva. Tas, ko tu klausies, var tev vest prom no Dieva. Piemēram, Daniela grāmatas 3. nodaļā 5. pantā mēs redzam, ka mūzika vai skaņas bija tas, kas aicināja cilvēkus pielūgt zelta tēlu. Tas parāda, ka mūzika var tikt izmantot, lai piesaistītu, lai aktivizētu cilvēkus, lai vestu viņus pie nepareiziem mērķiem, pie nepareizas dzīves kārtības un pielūgsmes. Tāpat tas otrais punkts ir, ka mūzika var veicināt arī grēcīgas tieksmes. Viens, protams, ir tas pats acīm redzamākais caur vārdiem, ko mēs klausamies, bet otrs ir arī, ka pati mūzika, tas stils, tas gars, kas ir mūzikā, viņš var atmodināt mankārību, var atmodināt seksuāls dziņas, var atmodināt augstprātību mūsos, var atmodināt agresiju un daudz citas lietas, kas ir miesas darbi, ko mēs pēc mirkļa apskatīsim. Un Jesajas grāmatas 5. nodaļā 11. pantā rakstīts: bēdas, lai tiem, kas jau no rīta agruma kāro pēc reibinošiem dzērieniem un sēd līdz vakaram, lai apreibinātos ar vīnu. Tur ir cīteres un arfas, bungas un flautas un vīns viņu dzīrēs, bet tā kunga ceļus viņi neierauga. Un nozīmē, ka šī mūzika un šī vide visa rada to atmosfēru, kas apklusina sirdsapziņu, kas cilvēku apdullina, kas līdzīgi ir kā kaut kāda kluba mūzikās ir. Arī daudz no tā, kas ir reps vai kluba mūzika, tehno un tam līdzīgi, kas jau pati ir kā narkotika, kas pati iedarbojas kā apdullinoša, apreibinoša viela, bet uz tavu smadzenes, uz tavu dvēseli, un tad, protams, vēl nāk klāt visu to pārējo, ko cilvēki dara, kas cilvēki ieved apstākļu situācijā, ka viņš vairs nav skaidrā prātā un ka viņš dara grēku, tas izpauž dažādos veidos. Un tas trešais ir, tas saistīts ar to, ka mūzika var arī būt tā, kas rada vai atnes haosu un tādu nesaprašanu, nesaskaņas mūsu dzīvē. Viens no piemēriem ir 2. Mūzes 32, 17. pants, kur Mūzes ir uzkāpa Sinai kalnā, un ka viņš atgriežās, tad ir rakstīts, ka Jozoā izdzirdēja tautas trokšņošanu, kā tie deva vaļu priekam, tad viņš sacīja Mūzum nometnē ir kara troksnis. Tā ir tā mūzika, tā ir tā skaņa, kas runā par tādu bezdievīgumu, par šo haosu, par apjukumu, par karu. Bet viņš sacīja, tā nav, jo dievišķa mūzika ir mierīga, tā ir kārtīga, tā ir svētbīga, tā ir šķīsta, bet šeit ir kara troksnis. Un tad viņš saka, tā nav uzvarētāja balss, tas arī nav uzvarētāja klaigas, bet es dzirdu dziedāšanu. Tātad viņi pielūdz elkus un viņi pielūdz tādā veidā, ka tas nāca kā kara troksnis. Tur ir teļš un dejošana un viss tas pārējais, kas tam nāk līdzi. Un tagad apskatīsim dažus principus. Pirms mēs runājam vairāk par slavēšanu, par kristīgo mūziku, apskatīsim dažus principus, ko mēs redzam Bībelē. Pirmais jau, protams, jautājums, ko mēs varētu uzdot, ir, vai šo mūziku, vai šos video klipus es skatītos kopā ar Jēzu. Ja Jēzus tagad būtu kopā ar mani, jo mēs zinām, ka ja tu esi no jauna, no augšienes piedzimis, tad viņš caur svēto garu ir ar tevi. Un ja Jēzus tagad sēdētu kopā ar tevi, vai jūs tagad klausītos šo mūziku? Mētiecīgi jūs klausītos. Un viens ir kaut kas tāds, ka cita runa ir par to, ka jūs spējam kaut kādā lielveikalā vai kur un fonā skan, tu nevar no tā izvairīties. Tad sargā savu sirdi, nošķiras no visām šīm lietām, bet ko tu dari mērķiecīgi? Vai ja ar tevi kopā, tas labs kriterijs, ja ar tevi kopā būtu, tavs mācītājs, kāds kalpotājs, kāds dievbijīgs vīrs, kur tu zini, ka viņš tiešām ir dievbijīgs, ka viņš dzīvo svētu dzīvi. Vai tu vari iedomāties, ka jūs kopīgi iet uz to koncertu, vai ka jūs klausītos šīs lietas? Vai tā mūzika, ko tu klausies, un vai tas, ka tu klausies šo mūziku, vai tas tev ved tuvāk Dievam, un vai tas Dievu pagodina? Bet tagad apstīsim kādas raksturvietas. Salmāna pamācības 4. nodaļa 23. pants, klasika. Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Kā mēs sargam savu sirdi, lielā mērā tas ir saistīts ar to, ko mēs redzam, ko mēs klausamies un ko mēs domājam. Un daudz zina to 23. pantu, bet nezina tālāk 24. pantu. Un viņš tur turpina tātad, no turienes rosās dzīvība. Vairi projām no sevis negantību, teicēja mutes, un arī, lai paļātāja mutes ir tālu projām no tevis. Tātad sargā savu sirdi, kā tu to dari, ka tu vairi projām no sevis negantību, teicēja mutes, ka tu neklausies viņu vārdos, ka tu neesi sadraudzībā un neesi kopā ar viņiem. Tā ar kristiešiem būtu jāklausās mūzika, kas godā Dievu, kas neveicina miesīgumu, kas neveicina šīs aprunāšanas, melus, netikumību, dumpi, lepnumu, mantkārību un tam līdzīgi. 101. psalmā, 3. pantā, es lasu glika tulkojumu rakstīts, uz ļaunām lietām Dāvids saka, es nelūkošos grēku darbu, es ienīstu, ka tas nebūs pie manis. Taisni cilvēki ienīst visu bezdievību, ienīst visu netaisnību, ienīst visu grēcīgo.
Līdz ar to Dāvids apņēmās savā sirdī nelūkoties uz šīm lietām, un kā mēs zinām, viņš to nedarīja pilnīgi, viņš krita arī grēkā, bet tas mūsu sirds attieksme ir nebūt un neņemt daļu šajās lietās. Kāpēc? Jo mēs neesam pasaulīgi, un mēs negribam dzīvot pasaulīgi, un mēs negribam būt pasaules draugi. 1. Jāņa 2.15 rakstīts: nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Nu, kas ir pasaulē? Daudz, kas ir pasaulē, bet arī pasaulīga mūzika. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības. Ja tu nevari atlaist savu pasaulīgo mūziku, pasaulīgos izpildītājus, šos bezdievus, kurus tu ļoti mīli, kur varbūt ir kvalitatīva un talantīga cilvēks saristīga mūzika, bet tu to nevari atlaist, tas tev ir elks un tu esi pasaules draugs, tevī nav tēva mīlestības. Viņš saka, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnība, šīs lietas, tām nevajadzētu būt mūsu dzīvē. Ne filmās, ne teātros, ne arī mūzikā, ne arī grāmatās mums nevajadzētu būt barotiem ar šīm lietām. Galatiešiem 5. nodaļā 19. pantā rakstīts, kāda ir miesas darba, tāda ir visas šīs lietas, kuras mums nevajadzētu savā dzīvē, mums nevajadzētu sev barot ar šīm lietām, kultivēt tās savā dzīvē, netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaida, strīda, nenovīdība, dusmas, šķildes, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana, tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis, tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. Tie, kas tādas lietas mīl, tie, kas tādas lietas pacieš, arī savā mūzikā vai filmās, tā ir cilvēki, tas kaut ko parāda par šo cilvēku sirdīm. 1. Tesaloņķiešiem 5.21 rakstīts, pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet, atraujieties no visa, kas ir ļauns, pārbaudiet visu. Arī šo, tāpēc šis video top, lai arī aicinātu jūs pārbaudīt un pārmeklēt savu sirdis. Šoreiz ne par filmām, šoreiz ne par citām lietām, lai gan arī par tām tāpat mums vajadzētu attiekties, bet šoreiz tieši par mūziku. Pat ja tā ir kristīgā mūzika, es arī runāšu mazliet par to pārbaudīt. Vai tas ir tiešām kaut kas labs, vai tas ir saskaņā ar Dieva vārdu, vai tā ir Dieva griba, lai es to klausos, lai esmu atkarīgs no šīm lietām, lai tās ir tās, kas man uzceļ un veido, un ja ne, tad atraujies no šīm lietām. Pārstāj šīs lietas darīt. Pie šim jautājumam ļoti nopietni. Tas nav nekāds joks. Tas ir ļoti nopietni. Lūkas evaņģēlijas 8. nodaļā 45. pantā Jēzus teica, jo no sirds pārpilnības mute runā. Tas nozīmē, ka tas, kas ienāk mūsu sirdī, ar ko mēs piepildīsim mūsu sirdī, tas arī nāks ārā. Ja mēs klausamies bezdevību, ja mēs klausamies vieglu virspusēju kristietību, ja mēs klausamies grēcīgas, mankārīgas lietas, arī svētrunas, arī mūziku, tad vai lamavārdus, vai Dievu zaimošanu, un tad pēkšņi tas kaut kur iznāk ārā no mums, tad neesi pārsteigts, jo tas, ko lietas sev iekšā, tas arī būs tas, kas nāks no tevis ārā. Un Mateja evaņģēlija 5. nodaļā 30. pantā Jēzus teica, ja tava labā roka tev apgrēcina, nocēr to, jo labāk tev kā kroplam ieiet debesu valstībā, nekā veselam, bet aiziet pazušanā. Un skaties, ja tā mūzika, ko tu klausies, viņa pamodina tevī kārības, ja viņa noved tev pie grēka, vai tā pati mūzika jau pat par sevi ir grēks, tad tā būtu tā viena no lietām, kas tev būtu jānocērt savā dzīvē, tev būtu jātiek no tā vaļā. Un ne tikai attiecībā uz sevi, bet attiecībā arī uz citiem, ja tā mūzika, kas skan, vai varbūt kuru tu radi. Tavam brālim vai māsai ir par apgrēcību vai par piedauzību. 1. Korintiešiem 8.13 runāts par ēdienu, bet tāpat tas ir par citām lietām, arī par mūziku. Ja tas ir par apgrēcību, ja tas nāk par piedauzību taviem brāļiem, tas, ko tu klausies, tas, kas skan tavā fonā, ja, tas viņus pavada uz kārībām, uz grēkiem, tad arī to mums būtu jānocērt un jātiek vaļā no tā savās dzīvēs. Un atgriežos pie Kolosiešiem 3.16 rakstīts, Kristus svēts, lai bagātīgi mājo jūsos. Un es gribētu teikt, ka mēs dzīvojam laikā, kad tik intensīvi kā nekad mēs tiekam piepildīti ar informāciju, tiekam piepildīti ar kārībām, ar grēku, ar šīs pasaules viltībām, tā lauž iekšā, internetā, mūzika. Mēs nevaram gan tikt no tās vaļā. Tāpēc jautājums ir, ko mēs darām tad, kad mēs izvēlamies paši, kad ir laiks, kad mēs varam izvēlēties, kas tas, kas runās mūsu dzīvēs. Vai tas būs tiešām Dieva vārds, ko mēs pārdomājam, kas skan mūsos, ko mēs uzņemam, vai mēs turpināsim piepildīties ar pasaulīgām idejām, pat kristīgas mūzikas izskatā. Un Filipiešiem 4.8 rakstīts beidzot, un šis, man liekas, ir laba raksturvieta, kas tā kā palīdz mums izvērtēt vispārīgi. Kas ir tā mūzika? Tāda, kāda viņa ir un kādu vēstu viņa nes, kam vajadzētu notikt un piepildīt mūsu domas. Filipiešiem 4.8. Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiesi, kas svēts, kas taisns, kas šķīs, kas patīkams, kam laba slava. Ja ir kāds tikums, ja ir kas cildināms, par to domājiet. Man liekas, ka brīnišķīgi augstā latiņa, un mums vajadzētu arī tiekties uz šo. Un gribētu arī teikt, mums vajag laika domāt, kad mums vajag domāt par šīm lietām. Mums vajag domāt par Dievu vārdu, mums vajag domāt par brīnišķīgām cildinām lietām, bet ja mums visu laiku ir troksnis, ja mums visu laiku ir šis
skaņas, kuras mums šķiet, ka ir garīgas vai dievgodinošas, bet mums nav laiks domāt par šīm lietām. Tad mēs paliksim kā zīdaiņi un nepieaugsim. Lūk, un tagad pieskarsimies kādiem no šiem te karstajiem topikiem. Pirmais ir slavēšana, ko es gribētu, ka mēs bišķiņ padomātu. Slavēšana, pielūgsme. Labi jau izklausās. Patiesībā tas arī ir kļūst par elku. Daudz ticīgi cilvēki daudz labprātāk ies uz kaut slavēšanas, pielūgšanas koncertu un maksās par to pat naudu, bet neies uz Bībeles studiju, kur viņiem tik mācīt dievvvārds. Un tas ir pilnīgs absurds, jā. Pilnīgs absurds. Piemēram, agrīnajā draudzē, ja neskaita šīs divas raksturības, par kurām es runāju, kur ir pamudinājums vienam uz otru runāt psalmos, himnās, tad mēs principā neredzam, ka viņi būtu dziedājuši dziesmas, bet viņi pastāvja apstuļu mācībā, maislaušanā, lūkšanā un sadraudzībā. Tā kā tur jau var redzēt, ka tas fokus ir pilnībā sagrozījies. Ja cilvēki, un lielas konferences notiek lielā mērā pateicoties tam, pirmkārt, ka ir slaveni tie sludinātāji, bet ne jau dēļ viņiem cilvēki nāk, ir grupas, ir slavenās grupas, kuras sapulcina masas. Un jāsaka, ka katrai no šīm grupām viņas nāk no kāds konkrēts vids, no konkrēts draudzes. Un visbiežāk šīs populārās grupas nāk no maldu mācītāju draudzēm, no viltus draudzēm. Un viņas nes savu ideoloģiju, viņas nes savu mācību, kura ļoti tā viegli un neuzkrītoši caur skaistām melodijām, kuras pasaulīgiem, miesīgiem cilvēkiem ir patīkams, un viņi tās grib dzirdēt, un grib pie tām dejot, un grib tās klausīties, un viņi lēnām tiek sapotēti un saindēti. Bet varbūt esat dzirdējuši runāt par slavēšanu, tādas idejas, ka, piemēram, slavēšana ir ierocis. Es zinu, ka ir tāda populāra dziesma, es slavēju virsotnē un slavēju tur tā un tā, un tur viss tur Un jā, tā melodija ir ļoti kustinoša, ļoti kliedzoša, un es zinu, ka latviski, kad šī dziesma tika tulkota, es teicu šo te pantu mēs nevaram likt, jo tas ir nebibliski, un tas tika uzklausīts, un tāpēc tā dziesma ir īsāka nekā oriģinālā dziesma, vismaz vienā draudzē, ar kur es biju saistīts. Bet slavēšana ierocis. Tur atsauksme ir uz Jērikas mūra sabrukšanu, bet šī tauta, viņi jau neslavēja, viņi negodināja Dievu, viņi bija miesīgi, viņi burkšķēja, viņi kārdināja to kungu, un tā bija Dieva griba, lai šis mūris sabruktu. Tur nebija viņa slavēšana, kas to sabrucināja, bet tas bija Dieva varenais spēks, un tas, ka viņi paklausīja un izdarīja to vienkāršo lietu, ko viņam teica, lai gan viņi bija nepadevīgi, nepaklausīgi, neganti ļaudis, kuri tēvi nomira tuksnesī, bet viņu bērni nebija labāki par viņiem. Jā, esat dzirdējuši, slavēšana ierocis. Slavēšanā notiek garīga cīņa, ja mēs cīnamies, mēs izcīnam uzvaras. Vai slavēšana rada atmosfēru, kur Dievam darboties. Agrākos laikos, jā, tur Benīts Hins un daudz, tur pilnīgi, ja viena nots aizgāja nepareizi, pēkšņi svētākais vaidījums vairs nebija. Un svētais gars nevarēja neko darīt, un dziedināšanas nevarēja notikt, jo tai mūzikai bija jānospēlē ideāli to mūziku. Un pat nav svarīgi, vai tie ir ticīgi cilvēki, tie varbūt pasaulīgi cilvēki, bet lai ideāli mūzika, un tad izveidosies tā Dieva atmosfēra, ka Dievs var darboties, ja, ko arī mēs Bībelē neredzam neviens no šīm lietām. Slavēšanā mēs sagatavojam savu sirds, vai mūsu sirds tiek sagatavots, lai uzņem Dievu vārdu. Ja tev ir vajadzīga slavēšana, lai tu uzņem Dievu vārdu, tad tu esi pazudis. Tu esi pazudis savos grēkos, un tā slavēšana tev nepalīdzēs. Ko es gribu teikt? Ka daudz no šīm idejām, kuras mēs esam dzirdējuši, un ar kurām daudz cilvēku dzīvo par slavēšanu, tās ir nebibliskas, tās ir nepatiesas, tās nav pareizas. Jesajas grāmatas 42. nodaļā 8. pantā rakstīts: Es esmu tas kungs, tas ir mans vārds. Savu kungu, savu godu es citam nedošu, ne savu slavu elkiem. Dievs saka, es esmu Dievs, es esmu tas kungs. Un viss gods un slavu pieder man, es nevienam to nedošu. Ko es cenšos pateikt? Slavēšana un pielūgsme ir padošanās Dievam, un tā ir tikai par viņu, tas ir fokus uz viņu. Tur nav nekā par mums, tā kā ir populārs slavēšanas dziesmas, un man arī kā laika apakaļ tā patika, bija piemēram vētras, un tur dzied, tu iet pār vētru, aicināji, ka man ir tik grūti, un tā. Un mums šķiet, ka mēs pielūdzam, ka mēs slavējam, es paceļu rokas un tur raudu. Bet principā tā dziesma ir par mani, cik man ir grūti, man tagad kaut kas ir īpaši jādara, un palīdzi man, un turi man, un man ir kaut kādas lielas lietas. Un tas ir absurds, jā, daudz tās dziesmas populārās, kur tev liekas, ka tu pielūdz Dievu, bet tu dziedi par sevi. Un Dievs saka, nē, tas gods pieder man. Un tāpēc, jā, ja mēs tiešām dziedam Dievu godinošas dziesmas, tad tas būs vienkārši fokus uz viņu. Ne par kaut kādām mūsu emocijām, vai kaut ko es tur piedzīvoju, atbrīvo un palīdz man, ne. Vienkārši atzīt par to, kas viņš ir. Par to, ko viņš ir darījis, pirmkārt par to, kas viņš ir, otrkārt par to, ko viņš ir darījis. Viņa brīnuma darbus. Tad jaunajā darbā, kad mēs redzam vairāk par slavēšanu, slavas dziesmām, tad tas vienmēr būs caur Kristu Jēzu, pateicoties viņam, caur šo upuri, caur šo uzvaru, kas ir Kristo Jēzu, mēs pagodinam Dievu par to, ko viņš ir darījis. Tātad slavēšana un pielūgsme saistīta ar to, kas nav nekāda cīņa, tas nav kaut kas, ko mēs cenšamies saņemt, tas vienkārši ir par to, kas viņš ir.
Mēs vienkārši slavējam, godinām par to, kas viņš ir. Un, diemžēl, bet tas jau tā ir sen, bet mūsdienās tas ir tā, pateicoties visādiem Hillsongiem un tā, slavēšana kļūst par šovu. Kad mūziķi var izrādīties visus savus skillus, ko viņi ir iemācījušies, tur visādus savus izgājienus, soliņus taisīt, kas cilvēkiem patīk. Tieši tas pats, kas notiek pasaulīgos koncertos, kur dziedātāji var izrādīt savus balss vokālikas un savus melodiju prasmes, kā viņi tik tur nevar sev parādīt un izgorīt uz skatuves stāvot visu priekšā. Ka mums būtu jāfokusējas uz Dievu, ir cilvēki, kas tur lēkā pa skatuvu visu priekšā. Jā, kā jau es teicu iepriekš, ja tu paskaties pasaulī koncertu un tad ieslēdz kaut kādu kristīgo konferenci un izslēdz skaņu, tur ir grūti pateikt atšķirību. Nezinot, ir grūti pateikt, jo arī bieži daudz no tiem modernajiem, slavenajiem slavēšanu vadītājiem vai kristīgiem mūziķiem, viņi izskatās tāpat kā pasaulī cilvēki. Nav nekāda atšķirība, ne mūzikas stilā, dziesmu vārdos it kā ir atšķirība, ja? Bet vai tas ir viss, kam vajadzētu mūs atšķirt no Bībeles, no pasaules, jā, vispārējais ir pilnīgs pasaulīgums. Gaismas, viss midženās, viss tie diožu ekrāni, viss tas, ja, un pirms daudziem gadiem jau bija tāda dziesma, I come back to the heart of worship, tā kā pie vienkāršas kristietības, bet tie jau bija tikai vārdi, ja, jo tas tik un tā paliek, viss šis šovs, ja, kas ir pilnīgi liekas, Dievam tas nav vajadzīgs. Ja mēs nākam Dievu godināt, priekš kā mums vajag izklaidēt ļaudis, priekš kā mums vajag midžināt tās gaismas, priekš kā mums vajag uzlikt to mūziku tik skaļi un tik neatlaidīgi ilgi viņu dziedāt ar basiem un visu pārējo, kad mēs vairs nespējam skaidri domāt un saukt to par Dievu godināšanu. Čuku, čuku, čuku! Godinām tevi, kungs. Jā, arī šie te klausītāji var būt aizrauti ar šo skaļumu, ar šo mūziku, ar šīm gaismām, un dziedāt šīs populārās dziesmas, kuras daudz izraisa, jā, miesīgas sajūtas un aizraušanos un kustēšanos. Dziesmas, kuras ja labākie gadamā ir ar virspusēju teoloģiju, bez nekāda garīguma un garīga dziļuma, vienkārši juteklisks un kuras uz riņķu vienkārši tiek grieztas, lai cilvēks ievadītu tādā transa stāvoklī. Un tad, kad cilvēki ir ievadīti tajā, un tieši tamdēļ bieži tādās konferenču vidēs arī ir tā, ka tur pirms tam ir stundu, pusotra skaļa mūzika, kur tev bliež, jo pēc tam jau tos cilvēkus kā pūli var ļoti vienkārši vadīt. Viņi ir jau ievadīti, viņi visi ir savienojušies, sasinhronizējušies šādā te, tajā noskaņojumā, tajā virzienā iegājuši, tad vienalga, ko viņiem teiks, viņiem pasaka blējiet, viņi visi blējas, viņiem pateiks krītiet, viņi kritīs. Jo viņi vairs nav skaidrā prātā. Slavēšana nedrīkst, ja, ka mēs slavējam Dievu, mēs godinām Dievu, tā nevar būt ekstātiska, tā nevar būt izraisīt, manipulējoša, psiholoģiskā veidā izraisīt, tā nevar būt sajūtu radošas bez teoloģiska pamata, kad cilvēks tiek ievadīts šajā stāvoklī. Un pēc tam, jā, viņš uzņems pilnīgi visu, ko viņam teiks. Un tā kā ir redzēts kaut kāds konferences un video, kur viņus tur ievada un tā, un viņam saka, tagad ziedojiet 10 000 eiro, un te jūs būs ziedināti, Dievs jums svētīs, jūs būs miljonāri, un viņi to visu dara. Interesanta lieta, ko varbūt arī kādreiz neesat pamanījuši, ir, ka varbūt tādas šķietams svēto sapulces, kur mums šķiet, ka mēs darām labās lietas, un ka Dievs ir pagodināts, bet ka Dievs tās ienīst. Amos grāmatas 5. nodaļā 21. pantā, Amosa 5.21 ir rakstīts: Es ienīstu jūsu svētku dienas un neieredzu tās un nevaru panest pat jūsu sapulču smaku. Un ja jūs man nesat dedzināmos un ēdamos upurus, man tomēr nav liela prieka par tiem upurus, ja? Slavas upuru pienesam. Un jūsu barot teļu pateicības upurus es negribu tos neredzēt. Mitieties jau skandināt man savas ķerkstošās dziesmas. Mums liekas, mums tik brīnišķīgi skaisti sanāca, mēs tik skaisti izdziedājām. Viņš saka, šīs ķerkstošās dziesmas, un es negribu nedzirdēt tavu cītaru skaņu. Bet viņš saka, bet lai tiesa plūst kā strauma, taisnība kā mūžīgs, viņš saka, dzīvojiet taisnīgi. Pārstājiet darīt šo te āršķirīgās lietas, jūs esat atstājuši paklausību, jūs esat atstājuši taisnību. Man rieba šīs lietas, viņš saka, es ienīstu šīs svētku dienas, šīs sapulces, es ienīstu tās. 1. Samuela 15. nodaļā 22. pantā ir rakstīts, redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, nekā dziesmas, un padarība ir labāka nekā pielūgsmas dziesmas. Vai tauki, upuri tauki. Viņš saka, bet nepaklausība ir kā buršanas grēks, un stūrgalvība ir līdzīga alku kalpošanai. Tie, kas ir stūrgalvīgi ļaudis, kur negrib atgriezties, kur nedzīvo paklausībā tam kungam, viņa vārdam, kur nepazīst viņa vārdu, bet kur dziedi kā šīs pareizās lietas, viņi pielūdz augus.
Viņi dara buršanu, un viņi zaimo Dievu, saucot sevi par kristiešiem, Kristus kalpiem. Un, vai jaunajā derībā tā ir sveša lieta? Nē, Mateja evaņģēlija 15. nodaļā 7. pantā Jēzus teica uz kādiem farizējiem: jūs liekuļi, Jesai ir pareizi par jums pravietojis sacītam, šī tauta godā mani ar savām lūpām, viņi dzied, viņi paceļ rokas. Viņš saka, bet viņu sirdis ir tālu nos no manis. Bet velti tie mani godā sludinādam mācības, kas ir cilvēku likumi. Viņi māca cilvēku mācības, demonu mācības, bet viņu sirdis ir tālu prom no Dieva. Viņi negrib atgriezties, viņi negrib ticēt, viņi negrib saprast, ko Dieva vārds saka. Viņa sirds ir tālu, viņš saka, tas ir veltīgi, tas ir tukši, tie ir liekuļi. 2. Timotejam 3. nodaļā Pāvils saka, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmielīgi, manskārīgi, 2. Timotejam 3. Un tad 5. pantā rakstīts, viņi būs nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēt vien vairāk baudas, viņi gribēs baudu, nevis Dievu. Viņi izrādīs ārēji svētbīgi, visi iztīsies no malas, it kā viņi tiešām ir Kristu mīloši, viņi godā Dievu tajā sapulcē sanāksmēs, bet viņi nolieks tās spēku, viņi nedzīvos dievbīgi. Tas būs tikai āršķirīgi izpausmes, sanāksmēs, sapulcēs, kaut kādos īpašos mirkļos, bet viņa dzīves nebūs piepildīts ar dievbību. Un viņš saka, no tādiem izvairies, ar tādiem neesi sadraudzībā, ar tādiem nekopojies. Jākab 4. nodaļa 3. pants, Jākab saka, jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ļaunām sirdīm lūdzat, lai tās šķiestu savās kārībās. Jūs slavējat, jūs pielūdzat, bet tam nav nekādas jēgas, tas nenes nekādu svētību, jo jūs sirds ir pilns kārības. Viņš ir laulības pārkāpēja cilts, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku. Tad pirmkārt mums jāsaprot, ka slavēšana, pielūgsme, tā nav tikai dziesmu dziedāšana. Tā arī izpaužas, kad mēs dziedam slavas dziesmas par godam kungam un savstarpējai celšanai un iedrošināšanai, bet tas nav tas, kas slavēšana un pielūgsme ir. Slavēšana un pielūgsme ir mūsu dzīves nodošana, tā ir mūsu sirds attieksme, kad mēs dzīvojam ar bību tā kunga priekšā. Romiešiem 12. nodaļā 1. pantā un 2. pantā es ilasīšu King James tulkojumu. Ir rakstīts, tāpēc es jūs lūdzos, brāļi, caur Dieva žēlsirdībām, lai jūs pasniedzat savus ķermeņus, savu miesu par dzīvu upuri, svētu, pieņemam Dievam, kas ir jūsu saprātīgā kalpošana. Tas ir saprātīgi. Tas ir, kad mēs saprotam, ko mēs darām, kad mēs nododam savu miesu, savu ķermeni, kā kalpošanu tam kungam. Un nepielāgojieties vai nelīdzināties šai pasaulē, bet pārvērtieties caur savu prātu atjaunošanu, lai jūs varat pārbaudīt, kas ir tā labā un pieņemamā un pilnīgā Dieva griba. Tātad, kas ir tā mūsu kalpošana, kas ir tā patiesā pielūgšana un slavēšana, kad mēs nododam savu dvēseli un savu miesu, jo mūsu gars, ja esam piedzimuši no augšiem, tas jau ir nodevies tam kungam, bet kad mēs nododam savu dvēseli atjaunojoties pēc Dieva vārda, ar mācību, ar dziesmām, kas ir bibliskas un teoloģijas pilnas, mēs atjaunojamies savā prātā, un tad mēs nododam savu miesu, lai dzīvotu saskaņā ar šo saprašanu. Kā jau es teicu, arī Ābrahāms, viņš pielūdz un godāja to kungu, slavēja to kungu, bet viņš nav rakstīts, ka viņš būtu dziedājis kādas dziesmas. Viņš pielūdz, paklausot Dievam, atstājot savu tēvu namu, upurējot savu dēlu, esot gatavs to darīt, un Dievs viņu apžēloja. Viņa dzīve bija slavēšana un pielūgsme. Viņa dzīve bija slavēšana un pielūgsme un dievkalpošana, un nevis kaut kas, ko viņš darīja kādu mirkli. Un tā ir pirmā lieta, ko mums vajag saprast par slavēšanu, ir, ka tas ir dzīvesveids. Slavēšana ir dzīvesveids. Tas nav kaut kas, ko mēs vienkārši darām. Jo, ja tas nav tavs dzīvesveids, tad tas, kad tu dziedā slavēšanas dziesmas, tas ir tukšums. Dievam riebi šīs lietas. Kā Jesajas grāmatā teica, ko jūs nākat samīdīt manus pagalmus? Ja, tas ir tukšums. Ebrejiem 13. nodaļā 15. pantā rakstīts, nesīsim tad caur viņu slavas upuri Dievam vienmēr vai nepārtraukti. Jā, mūsu lūpas augli, mēs godinam, mēs apliecinām viņa varenos darbus, bet tas nav tikai dziedāšana. Jā, viņš saka nepārtraukti, it visā, vienmēr, visu laiku mēs nesam šo slavu un pielūgsmu viņam. Un tad otrais princips, ko es gribētu, lai mēs ieraugam, ir, ka slavēšana ir dzīvošana garā un patiesībā. Ja? Dzīvojot garā, tad jūs miesas kārības savaldīsiet, nododaties Dievam, vai ne, tad jūs būsiet šis svētais upuris un dzīvot patiesībā. Jēzus teica, Jāņa evaņģēlija 4. nodaļā 23. pantā, bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā. Jo tēvs tādus meklē, kas viņu pielūdz garā un patiesībā. Tātad dzīvo garā un dzīvo patiesībā. Tas ir pielūdz garā un pielūdz patiesībā. Bet te rodas jautājums, kā tad ir ar tām dziesmām? Kādām tad būtu jābūt šīs slavas un pielūgsmas dziesmām, kuras mēs dziedam? Šos principus mēs jau apskatījām, bet 1. Korintiešiem 14:40 rakstīts, bet viss, lai notiek pieklājīgi un kārtīgi. Tad, kad mēs dziedam slavas dziesmas, tur nav jābūt šovam, tur jābūt patiesām, pazemīgām sirdīm Dievu priekšā, un mums jādzied ir psalmus, himnas, dziesmas, kas ir piepildītas ar teoloģiju, ar
ar lūkšanām, ar patiesu Dieva atziņu, lai arī tās būtu celšanai, stiprināšanai un ne vienkārši emocionālai izjūtai, ar Dievu godināšanai, savstarpējai uzcelšanai. Un gribu atgādināt, ka ir šī vienkāršība, kas ir Kristū, un šai vienkāršībai, kas ir Kristū, būtu jābūt arī draudzē. Fokusam visā sanāksmē vajadzētu būt uz Dievu un viņa vārdu, un vienam uz otru, nevis uz personīgu piedzīvojumu. Tā kā viens mācītājs teica, ka draudzē mums vajadzētu lasīt Dievu vārdu, mums vajadzētu runāt Dievu vārdu, mums vajadzētu lūgt Dievu vārdu, mums vajadzētu dziedāt Dievu vārdu. Sanāksmē būtu jāiesāks ar Dievu vārdu, jānoslēdz no Dievu vārdu, un pēc sanāksmes mums visiem vajadzētu būt tai sajūtai, es gribu doties mājās un lasīt vairāk vārdu, jo tajā ir dzīvība, jo es to sāku saprast, un es gribu to saprast un atzīt vēl vairāk. Efeziešiem 5:19, kā jau mēs iepriekš lasījām, ir rakstīts, ka tā, ka mēs topam gara pilni, tad mēs runājam citu uz citu. Tas ir tas jaunās derības draudzes sanāksmes koncepts, kad mēs nākam, mēs dziedam slavas dziesmas, nevis tur, lai pienestu kaut kādus upurus tam kungam, bet mēs nākam, lai viens otru uzceltu. Jānotiek savstarpēji uzcelšanai. Viss, kas notiek sapulcē sanāksmē, ir jānotiek uzcelšanai. Un tātad nevis kādam uz mums vienkārši jādzied un mums ir jāklausās, bet mēs visi dziedam, visa draudze ir kors, visi draudzi, un jā, Bībelē vispār tāds slavēšanas vadītājs. Vispār neeksistē tāds termins. Mēs vispār nekur to neredzam. Vienīgais iemesls, kamdēļ kādu par šo runā, vai tā tam pieiet, ir, kad saka, ka Lucifers bija slavēšanas vadītājs debesīs. Bet arī tas nav bibliski, tas nav pamatots. Jā, eņģeļi un ķerubi dzied, bet vai viņš bija kā vadītājs, bibliski to nevar pamatot. Tāpēc, jā, visi draudzi kopīgi dzied slavas dziesmas tam kungam. Lūk, tas ir bibliski, un mēs viens otru līdz ar to arī uzceram. Nu, un tad gribu arī drusku pieskaties kristīgajai mūzikai. Tad slavēšanas mūzika, tas, kas notiek draudzē, ka mēs dziedam slavas dziesmas. Un mājās un cietumā mēs varam dziedāt slavas dziesmas tam kungam. Bet kā ar kristīgo mūziku? Te ir jautājums, vai ne, kas ir kristīga mūzika? Un vai, ja mēs zinām, kam mūzika ir paredzēta un kas ir patiesa slavas dziesmas, ja? Tad vai kristīga mūzika var būt kaut kas atšķirīgs no tā? Atbildot uz jautājumu, kas ir kristīga mūzika, man būtu jāsaka, ka līdzīgi mēs varam pārbaudīt, kas ir kristīga mūzika, līdzīgi kā mēs pārbaudam, vai kāds ir kristietis. Ja? Un par to ir vērts jums padomāt. Un tad atkal šeit rodas jautājums, vai ir svarīgi, lai tas cilvēks būtu patiesi kristietis. Bet, ja tas ir svarīgi, kurš šīs dziesmas saraksta vai kurš viņas izpilda, tad nepietiek ar to, ka tu redzi kaut kādā klipā, kurš ir nofilmēts. Ja? Tas vispār ir absurds. Kad cilvēki, pirmkārt, uztais karjeru ar slavēšanu. Ja? Slavēšana, un tu uztaisi karjeru. Tu taisi koncerts, kur cilvēkiem jāmaksā naudu, lai viņi nāktu slavēt to kungu. Bet tas nav absurds. Tas ir absurds, ka cilvēki filmē to, kā viņi slavē to kungu. Saprotiet? Jēzus teica, neesiet tādi kā liekuri, ka viņi grib uz ielas stūriem kaut kur stāvēt un rādīties cilvēkiem, ka viņi ir ļoti garīgi. Un ir cilvēki, kuri filmē savus lūkšanas tur. Un tad ir cilvēki, jā, un ir šīs draudzes, kur tiek filmēts. Viņi sanāk un filmē, kā viņi dzied, kā viņi slavē it kā, ja? Kā viņi pielūdz. Un tā ir, es teiktu, tā ir augstākā līmeņa liekulība. Tas ir pretēji tam, ko Dieva vārds saka. Un par šiem cilvēkiem, kuru dziesmas jūs klausties, nu labi, jūs varat paskatīties kaut klipu, kur viņš tur ar aizvērtām acīm, tur pielūdz. Bet vai tu zini, ka viņš ir patiesi Kristus sekotājs? No tām dažām intervijām tu to zini? Vai tu zini, ka viņš tiešām iet šauro ceļu? Vai tu zini, ka viņš ir pārbaudīts? Nu jā, ja viņš vēl būtu bibliskā veselīgā draudzē, tad ar kaut kādu drošību varētu teikt, jā, visdrīzāk, ka viņš ir patiesi Kristus sekotājs, bet tā kā lielākā daļa no viņiem ir šajās seeker-friendly meklētājiem draudzīgajās draudzēs un nebibliskās maldu mācību piepildītās draudzēs. Tad kas ir tie cilvēki, kas sarakstās dziesmas? Kas ir tas gars, ko viņi nes? Un kas ir tā izpausme, ko... Bet vairāk par visu to es gribētu, lai mēs vispār padomājam, vai mums ir vajadzīga šī kristīgā mūzika? Vai mums vajag ar to piepildīt mūsu dzīves? Atkal, tas mums liek justies kā garīgiem kristiešiem. Bet agrīniem kristiešiem, kā mēs zinām, nebija nekas tāds. Viņi dziedāja citus citu, viņi sanāca kopā un dziedāja citus citu psalmos, himnās, runāja dažādas atklāsmes, ko Dievs viņiem bija teicis, ko viņi redzēja rakstos. Viņiem nebija šīs mūzikas.
Un patiesībā šis mūzikas fenomens ir pavisam jauns, bet tagad jau kristieši runā tā, ja man nebūs, es nevarēšu Spotify uzlikt savu mīļāko dziedātāju, es vispār nejutīšos garīgs, un nebūs Dieva klātbūtnes, un es kritīšu grēkā. Tā ir atkarība. Tas ir pasaulīgums. Vēl nesen kristieši nevarēja klausīties šādu tukšu mūziku, vai ne? Viņi iedrošināja viens otru, un es gribētu teikt, ka mums ir jābūt uzmanīgiem, jo ļoti bieži šī mūzika ir kā trojas zirgs, kā jau es teicu, mūzika nav neitrāla, tā nes ideoloģiju, katrs no šiem izpildītājiem nes savu doktrīnu, savu teoloģiju, kā mēs zinām, ir pat izveidot visādi jauni tulkojumi, kas nav tulkojumi, tās ir maldu mācības un interpretācijas, piemēram, pēšana tulkojums, mesežu tulkojums, kas ir cilvēku interpretācijas par Dievu vārdu, un cilvēki ņem un lasa tās un saka, wow, kāda atklāsme, bet tā ir novirs, tā ir atkāpšanās no veselīgās mācības, no Dievu vārdu. Jo patiesība ir tāda, ja tas skan labi, un tev patīk to dzirdēt, tad tu būsi atvērts, ja tu sākumā to pacietīsi, un pēc tam tu pieņemsi tos maldus, kuriem šie tic, un tev būs ļoti grūti tikt ārā no tām. Un vēl viena lieta, kas ir jāsaka, ka runājot par rietumu pasauli, īpaši Amerikas Savienotajām valstīm, šī kristīgās mūzikas industrija ir korumpēta, tā ir grēka pilna, tā ir pasaulīguma pilna, es jau par to minēju. Slavēšana un šī mūzika kļūst par biznesu, nevis par kalpošanu. Pielūgsme kā biznesa, kā karjera. Ja kādu no jums jūs gribat zināt, var atrast arī tādus video, kur tas ir ļoti dziļi pētīts, bet ir šīs pasaulīgās mūzikas ierakstu studijas kā Universal un Sony, kuri izdod lielāko daļu pasaulīgās mūzikas. Tur visi šie sātenis bezdievi, dieva zaimotāji ir zem viņiem, un viņi pelna naudu no tā uz pasaulīgiem cilvēkiem. Un zem šīm pašām studijām ir citas ierakstu studijas, kuras ir arī pēdiņās kristīgās, kas ir viņiem piederoši, viņu kontrolēts, viņi iegūst labumu no tām, zem kuriem ir vairums šo te, populārie slavētāji un draudžu slavēšanas grupas, kā piemēram Elevation, Hillsong Music, Jesus Culture, Chris Tomlin, Michael W. Smith, Casting Crown. Tas nozīmē, ka pār viņiem valda un viņus vada un viņus bīda un viņu mūziku kaut kādā mērā nosaka un kontrolē bezdievji, sātanisti, dievi ienaidnieki. Un viņi gūs labumu no tā, kad šo dziesmu mūziku mēs klausamies. Vai ir jājautā un jābrīnās, ka šie cilvēki nestāv ne par ko daudz par dievišķām lietām, vai ir jābrīnās, ka šī mūzika labākajā gadījumā ir virspusēji, teoloģiski, vai kad tur nav ka tā mūzika ir ļoti līdzīga citām mīlas dziesmām, kur Jēzu var aizstāt ar jebkuru citu kaut kādu personu vai vārdu, un tā mūzika vēl aizvien būs tikpat jutekliska un emocija piepildīta. Ļoti iespējams, ka tavu mīļākā mūzika vai dziesmas, kuras tu dziedi vai kuras tev vairāk patīk, viņas ir izdevuši kādas no 3 līdz 4, 5 šīm te slavēšanas grupām, kuras nāk no neveselīgām, nebibliskām maldu draudzēm, un kas ir piepildīts ar šo te ideoloģiju. Šajā kristīgajā industrijā ir ļoti daudz naudas, un tamdēļ neuzskatīsim, ka tā ir kalpošana vai tā ir sirds kalpot. Latvijā, protams, ka tas tā nav, bet ka tā ir sirds kalpot, jo ir cilvēki, kas ir dalījušies, teiksim, Amerikā, ka aiziet un mēģināt kaut ko sasniegt pasaulīgajā vidē ir ārkārtīgi grūti, bet kristīgajā vidē tas atbalsts ļoti liels un naudas ļoti liels, jo tie, kas iegūst kaut popularitāti, viņi sāk rotēt pa visādām konferencēm un pasākumiem, kas ir atsevišķa industrija, atsevišķa sistēma, kur viņi var kļūt ļoti atpazīstami, viens otru baro, viens otru ceļ un iegūt ārkārtīgi liels bagātības un finanses. Un noslēdzot, es gribētu, lai mēs padomātu par to, kas vispār ir mūzika un kas to veido. Pirmkārt jau tā ir, es gribētu teikt, ka melodija. Melodija tā kā vajadzētu būt katras dziesmas vai mūzikas pamatā. Un to mums vajadzētu pārbaudīt. Mums vajadzētu pārbaudīt, kā mūzika mums ietekmē. Jo arī, piemēram, klasiskā mūzika. Man personīgi patīk, mēs diezgan daudz klausamies klasisko mūziku. Bet arī tajā gadījumā mums jābūt uzmanīgiem un jāskatās šī klasiskā mūzika. Kādas tieksmes viņas mūs izraisa, kā viņi mūs ietekmē, kas notiek mūsu sirdī. Mums jābūt jūtīgiem uz to. Tad otrais ir ritms. Ja? Vai tas ir ritms, kas vienkārši aizrauj miesu, kas iedod tev pacelātību, vai tas ir ritms, kas izceļ vai papildina vai seko vai pakārto šeit melodijai un saturam, kuram jābūt tam svarīgākiem, ko mēs gribam uzņemt. Un tad trešais ir šīs lirikas. Ja?
vai tas, ko tu dzirdi, ko tu klausies, vai kristīgā vai sekulārā mūzikā, vai tas ir pēc šiem kritērijiem, kā Filipiešu vēstulē, ko mēs lasījām, ja? Vai tas sakrīt ar tavu pasaules skatījumu, vai tas sakrīt ar visu to, kas ir labs, šīs, tīkams, pilnīgs, ja? Vai tur ir arī pareizi, vai tās ir pareizi doktrināli lietas, vai tur ir maldi, meli, pievilšana, vai tas vienkārši izraisa emocionāli šo te transa stāvokli. Un tad, kad es sāku meklēt arī un vairāk iedziļināties kaut kādās senākās himnās, kuras, man liekas, ir tik dziļas, tik spēcīgas, tik uzrunājušas, tik ceļošas, es tiku pie šādas te grāmatas, kas izdota jau ļoti, ļoti sen, pirms es biju piedzimis. Un tur ir ļoti daudz arī brīnišķas dziesmas, šī ir baptistu dziesmu grāmata. Un tad es atradu tādu grāmatu, dziesmu Spēks Jēzus asinīs. Un tā man bija pazīstama, jo arī es uzaugu ar šo dziesmu. Bet ko es pamanīju, ka no šīs dziesmas bija paņemts tikai piedziedājums, un tad viņai bija pievienot citas lietas, kas jau saistījās ar citām doktrīnām, kas nav bibliskas. Un tas piedziedājums skan tā, varbūt arī jūs esat dzirdējuši. Kāds spēks ir brīnumdarošs spēks, asinīs, kāds spēks, brīnumdarošs spēks, dārgās Dieva jāra asinīs. Brīnišķīga dziesma. Un tad viņai tika klāt pielikts. Visas lietas, kuras mēs gribam, ir asinīs. Dziedināšana ir asinīs. Un tā tālāk. Brīvībā ir Jēzus asinīs. Bet šī te daļa šajā dziesmā oriģināli nav. Tā tur nebija. Bet tur ir 4 panti. Un es jums gribu izlasīt, lai jūs ieraudzītu, kā izskatās bibliska veselīga dziesma, un kāda arī šī dziesma sākotnēji bija. Un paskatieties, kāda ir panti. Es saku, ka šī ir vislabākā vai vispareizākā, bet vienkārši, tad, kad es to pirmoreiz ieraudzīju, liekas, wow, tur ir visas tās lietas, kuras mums vajadzētu lūgt, par kurām mums vajadzētu domāt, un tu vari tās dziedāt, un redzēt, ka tas spēks ir asinīs dzīvo tajā. Saņem šīs atbildes un noklausieties, kas tur ir teicis. Tātad, L.E. Tons dziesma sarakstīta, un to atzīvojas Viljams Fetlers. Piezdām jūs jau zinat, tagad iepazīsties ar pantiem. Svabats no grēkiem vai vēlies tu kļūt, klau, spēks asinīs, jeb vai pār ļaunumu uzvaru gūt, ak brīnišķīgs spēks asinīs. 2. pants. Kaislības nomākt un lepnumu beigt, klau, spēks asinīs. Tikai uz Golgātu vajag steigt, ak brīnišķīgs spēks asinīs. Teic, vai tu vēlies kļūt baltāks kā sniegs, klau, spēks asinīs. Un, protams, šeit ir melodija arī. Purpuras traumē tiek šķīstīts grēcinieks. Ak, brīnišķīgs spēks asinīs. Un pēdējais pants. Strādāt priekš Jēzus vai ilgojies tu, klau, spēks asinīs. Darbā vai sajūti mazspēcību. Ak, brīnišķīgs spēks asinīs. Brīnišķīgi. Un tie 4 zudušie panti, kas arī mums liek pārdomāt un atgriezties pie veselīgas Dieva slavas dziesmu un pielūgsmes dziesmu dziedāšanas, kas balstās un sakņojās tajā, ka mēs vispirms jau padodamies un sekojam, klausam viņam un nododam savas dzīves viņam. Un tad pēdējais, protams, ir izpildītājs. Vai ir svarīgi, kas šīs dziesmas ir sarakstījis un kas tās izpilda? Un pārbaudīt tos, kas šie cilvēki ir. Ja reiz mēs klausamies, vai ir svarīgi šīs lietas. Tātad visi šie punkti ir svarīgi, bet arī šis vai tas ir svarīgi. Un it kā jā, par daudzām dziesmām, tādām senām himnām mēs pat nezinām un nevaram to pārbaudīt. Bet par tām lietām, par kurām mēs varam pārbaudīt, vai mums tas būtu jāņem vērā, vai tam būtu jābūt svarīgi. Un te man radās jautājums kādiem. Nu, pieņemsim, ka ir brīnišķīga dziesma, un pat viņa ir bibliska, un viss ir pareizi un saistoši. Bet uzzināt, ka tās dziesmas autors vai ka to ir sarakstījis kaut kāds Masu Slepkava vai pederasts, ja? Kaut kāds cilvēks, ja, kurš ir nodarījis lielu ļaunumu arī maziem bērniem, piemēram. Un tu uzzināt, ka tas cilvēks, kas to ir sarakstījis. Vai tu gribētu turpināt to dziedāt? Vai ja tas cilvēks, kas izpilda, un tu skaties to klipu un liekas, wow, viņš tik brīnišķīgi slavē, bet uzzināt, ka viņš ir darījis kāds no šīm briesmīgām lietām, briesmīgiem grēkiem. Vai tu gribētu turpināt skatīties, vai tu gribētu turpināt klausīties, kā viņš dzied šīs dziesmas? Vai tu uzzinātu, ka viņš ir dievienīgs, ka viņš ir atkritējis, ka viņš neturās pie veselīgās mācības? Vai tu gribētu turpināt runāt, ļaut viņam runāt savā dzīvē?
Un ja uz kādu no šiem jautājumiem jūs pateicāt jā, tad te nav runa par to vai, bet kur ir tas slieksnis. Jā. Un tas, ko esmu pēdējā laikā vairākiem cilvēkiem teicis, ir, ka te nav runa par to vai, bet vienkārši, jo mazāk tu saproti, jo zemāks ir tas slieksnis. Bet jo vairāk tu atzīsti, jo vairāk tu meklē rakstos, jo augstāks paliek tas slieksnis, jo arī svētāk dzīvi tu gribi un vari dzīvot tā kunga spēkā. Atgādinu, ka mūzika nav neitrāla, mūzika ietekmē mūs, katra mūzika nes kaut kādu ideoloģiju, kaut kādas pārliecības, un jā, tiešām, ja tu dodies pie kāda cilvēka un viņš salabos tev krānu mājās vai salabos tev mašīnu, kāds mehāniķis, tad nav tik svarīgi, kam viņš tic, jā, viņš vienkārši izdarīs darbu. Bet ja tu klausies mūziku, kur viņš tev māca lietas, jā, vai arī filmas, kurās tu reāli tiec indoktrinēts, angliski ir šis vārds, tad tas ir būtiski, ko mēs klausamies. Un 2. Korintiešiem 6.15 rakstīts, kā Kristus ir savienojams ar Beliāru, vai ir kāda daļa ticīgiem ar neticīgo. Kas ir kopīgs gaismai ar tumsu? Un es jāsaka, godīgi, vismaz manā personīgi dzīvē, mūsu ģimenē, jā, mēs jau krietni laika atpakaļ pārstājām daudz klausīties visādus kristīgos rādio un kristīgo mūziku, un sākām daudz vairāk pavadīt laiku rakstos, radīt kādas dziesmas, kas ir Bībelē, ko mēs varam atrast, klausīties arī klasisko mūziku, ja nepieciešams, bet daudz vairāk pavadīt laiku klusumā. Un īpaši ņemot vairāk, mums ir 4 bērni, tad mums tas klusums ir zelta vērtē, un arī tad, kad mēs visi esam kopā, tad mūzika nemaz nav nepieciešama, jo, kā saka, dzīvība un ģimene un attiecības jau pastāv. Tā kā es ceru, ka šis bija par svētību. Varat ierakstīt komentāros, ko jūs par šo visu domājat, un ja ir kāda tēma, par kuru jūs gribētu, lai arī mēs runājam un apskatām Dieva vārda gaismā, tad dariet man to zinām. Esiet svētīti!